Labdien! Mani sauc Inita Šveida, un ar šo video es vēlos jūs uzaicināt piedalīties kopā ar mani dažas stundas vakarā online konferencē, kuru mēs veltīsim cilvēka dzīves sūtībai. Tātad mēs iztirzāsim, mēs izskatīsim, kas tad ir mūsu cilvēka dzīves sūtība pēc vēdiskā skatījuma. Tātad, kā mūsu dzīves sūtību apraksta vēdas. Kas tad ir vēdas? Jā, mēs zinām Bībeli, kas ir Dieva vārds, un Bībele ir apmēram 2000 gadu veca. Tad vēdu raksti ir jau kaut kur 5000 gadu veci, un tieši tātad pētot un skatoties uz vēdu rakstus, ir tapis šis online webinārs par šo dzīves sūtību. Tātad es gribu uzaicināt kopā ar maniem piedalīties šajā pasākumā visus tos, kas ir par šo te jautājumu, tad gribējuši kaut ko uzzināt. Gribu teikt to, ka šis te jautājums katram, kas tad ir mana dzīves sūtība, noteikti ir dzīves laikā pilnīgi visiem ienācis prātā. Un viņš nemaz nav tik vienkārši, kā mums liekas, ja viņš ir diezgan daudzpusīgs. Izejot no tā, kā tad mēs savu dzīvi esam dzīvojuši, vai mēs esam šo savu sūtību dažādos laika posmos piepildījuši, principā ir atkarīgs no tā, cik tad mēs laimīgi esam dzīvojuši. Un visiem, ja mums gribās dzīvot laimīgi un piepildīt dzīvi, tieši tāpēc tap arī šis seminārs, lai tad rastu to vajadzīgo skaidrojumu. Un gribu teikt, ka šis dzīves sūtības jautājums tiks iztirzīts smalkāks. Pirmkārt, mēs skatīsimies to, kas tad ir šī mūsu virssūtība vai virsmisija vai virsuzdevums. Ir tāds, ja? Tātad, kas mums ir visiem jāuzzina. Tad dzīves sūtība sastāv jau no tādiem mazākiem uzdevumiem dažādos laika posmos. Un runāsim par to, kā jau no tā, kāds dzimums mēs esam šeit uz zemes, no dzimuma, vai mēs esam vīrieši, vai mēs esam sievietes, ja no dzimuma mums šīs te sūtības atšķirās. Tātad mēs izskatīsimies, kas vīrietim un kas sievietei ir šī sūtība, ja? Kā mums būtu jādzīvo, kādās enerģijās jāattīstās, kādas profesijas jāapgūst un tā tālāk. Un mēs izskatīsim smalkāk jau, kas, kurā vecuma periodā ir svarīgs mums šeit uz zemes, lai mēs šo te savu sūtību tad izpildītu. Šie vecuma periodi ir dažādi. Ja? Tātad, kas bērnam konkrētā vecuma periodā būtu kā sūtība, jāizpilda un jāiemācās, kas pusauģiem būtu jāsasniedz, kas jauniešiem konkrētā vecumā būtu tātad jāiepazīst, tālāk, kas pieaugušiem cilvēkiem, kāda ir viņa dzīves sūtība, un tātad jau mūža nogalē, jau cilvēkam vecumu sasniegušiem, kas ir šajā laika periodā jāsasniedz. Ko? Jums ir ļoti maz, kas jāizdara. Pirmkārt, ja jūs nospiedīsiet uz šīs video atklātnes piedalīties semināru vajadzīgo datumu, tad jūs automātiski vajadzīgā datumā aiznesīs uz interneta portāls, uz mūsu konferenču telpu, vai arī jums ir vēl viena iespēja šeit lejā piereģistrēties un konkrētā
datumā, kad mums būs šī te online webinārs, es jums atsūtīšu norādītas uz konferenču telpu, kurā mums šī saruna būs. Nu, principā, tas ir arī viss, ko es jums gribēju teikt. Gaidīšu jūs, iztirzāsim šo te tēmu, un es ļoti ceru, ka pēc šīs te mūsu online tikšanās vismaz kādam no jums taps jau kaut kas daudz skaidrāks par to, kas tad ir mana dzīves misija konkrētā laika periodā, kā vīrietim vai kā sievietei, un kas tad ir tas mans virsuzdevums. Uz tikšanos mūsu online konferencītē.